ko šodien būvējam tramplīnu. Ir sanācis pirmā versija rallycross disciplīnai. Bija pirmais tramplīns, izskatās, ka viņš mums ir sanācis nedaudz pa lielu, jo tā pēc mūsu vērtējuma būs diezgan bīstami, tāpēc arī ņemam nost augšējā slāni un domāju jau turpmāk piesaistīt kādu no braucējiem, kas varētu atbraukt un bagi iztestēt, vai mēs esam pareizā virzienā viņu uzbūvējuši. Tā diena, principā, pavadīta labi. Bija šodien tāds maziņš neoficiālais treniņš, kurā piedalījās 5 sportisti. Sanāca diezgan interesanti. Varējām pavērot, kā veicās Andim Neikšānam, Danam Leščam, Aivim Meglem, Karlīnai Štālei un Ģirtam Mūrniekam. Bija arī mums maziņš šovs, beidzās automašīnai reduktors, bet, laikam viņš pa sezonu jau nokalpojas un būs uz sacensībām jauns, riktīgi labs reduktors. Tuvojās otrdiena, ka mums ir preses konference, un pēc preses konferences šeit visi sportisti pa dienu sapulcēsies, un tad mēs sarīkosim lielo treniņu ar visām automašīnām, ar bagijiem, ar šoseiniekiem un ar abiem diviem mūsu driftiniekiem. Šodien bija tādi varbūt izteikti favorīti, kas brauca varbūt no paša sākuma labi. Gribētos izcelt Andi Neikšānu, kuram labi padevās. Varbūt tāpēc, ka viņam bija viens varbūt maziņš ekstra treniņš klāt. Dans Lešs rādīja labu sniegumu jau arī no paša sākuma. Aivis Eigle no sākuma viņam bija pagrūti saprast, bet kad viņš uzķēra to visu to fišku, to visu smēķi pareizo, tad Aivim arī aizgāja ļoti labi. Sanāca plūstošs drifts un varēja iet pilnā gāzē pa šito trasi. Es domāju, ka visiem braucējiem būs viena jauna disciplīna, tas ir drifts. Ko mēs te šodien pamēģinājām, visi baigi izbrīnīt. Kur tik traki grūti var būt patiesība. Jo sākumā es arī paskatījos, sapratu, likās, ka nekas jau tur nav. Vai tad nav ar sāniem braukt pasauli, bet, kad pamēģināju tomēr to īsto mašīnu, ir sarežģīti. Tas nav tā, kā izskatās. Par driftu es izbraucu 2 vai 3 reizes, pamēģinājis. Tas ir ar šīm mašīnām, ar konkrētajām, bet iepriekš arī tik cik ir sanācis paslīdēt pa ielām. Bet es domāju, daudz maz sanāk, un es domāju, ka viss būs labi. Drifts īstenībā ir baigā ģela, to es sapratu šodien. Karlīnai būs jāatnāk pēc stundām, jāpastrādā. Pagaidām izskatās ļoti bēdīgi, bet es centīšos. Karlīnu vajadzēs individuāli pastrādāt, bet es domāju, ka tur arī tā varbūt tās ekstra nodarbība, un viņai arī aizies. Ģirts Mūrnieks piebeidza mums automašīnu. Bet, Mūrim arī tas drifts nav svešs, jo bagī braukšanā tur drifts ir nepārtraukti, tikai, jāmāk ir šeit bišķi sabremzēties. Braucis neesmu nekad dzīvē. Es nezinu, bet es domāju, ka driftu vajadzētu būt viss kārtībā. Ar bagī arī vajadzētu būt diezgan normāli, es domāju, un lielākās problēmas, es domāju, mums sagādās tās šosejas automašīna ar tām sliku riepām. Jā, šosejas disciplīna ir, šoseja esmu braucis, bet neesmu braucis pa šoseju ar aizmugures piedziņu. Tā kā kaut kas jauns, interesants, es domāju, ka, būs interesanti. Es braucis nekad ne pa šoseju, ne ar sliku riepām, tāds jaunums būs. Pagaidām izskatās, kad ar šosejas mašīnu varētu tikt diezgan labi galā. Es tā ceru vismaz. Neesmu arī braukusi ar pakaļpiedziņas salonu mašīnu. Bagijs būs pilnīgi kaut kas jauns, un tāpat arī drifts ir pilnīgi kaut kas jauns un pilnīgi kaut kas pretējs tam, ko es daru. Šeit ir vajadzīgs tās sānslīdes un vispārējais, un ar formulu braucot ir katrs sānslīde tev maksā 10 daļu, 2 un līdz pat sekundē var maksāt. Bet pēc šīs dienas neko īpaši nevar pateikt. Visi vienkārši taustās, ir vēl treniņš priekšā, un tad jau tā sestdiena. Tad jau varbūt pavisam savādāk būs sacensību drūdis, un varbūt kādam pārslēgsies galvā kaut kas. Es nezinu, man noteikti būs tā, ka ja es arī gribēšu kā šovu sākumā, tad noteikti, kurā gadījumā azarts ņem
savu lietu rokās, un es jau tā kā vienmēr gribu būt pirmais. Nu. Te es domāju, uzvarēs tas, kurš rādīs gan labāko rezultātu, gan labāko šovu taisīs. Nu, es domāju, tur vienkārši jautājumu nav. Vienkārši visi šie uzvārdi, kas tur ir sarakstīti, es domāju, ka neviens tur neatnāks ar domu palikt otram, teiksim, jā. Visi atnāks ar domu būt pirmiem. Nu ir jau tā, ka no viņiem neviens nav lēns braucējs. Es domāju, ka visi viņi te rādīs kaut ko, kurš ko. Nē, es domāju, ka konkurence būs, diezgan, cik es saprotu, ka, pa lielam laikam Latvijā jau neviens ātrāks nav autosportā, kā tie braucēji, kas būs šeit. Es, kad izdzirdēju par šo pasākumu, uzreiz bija acis lūpā, gribējās uzreiz piedalīties, bet cik es esmu redzējis arī to lielo pasākumu, kas notiek pasaulē, tad man bija ļoti interesanti, kā tas varētu izvērsties šeit Latvijā. Es domāju, ka baigi interesanti būs, jo tomēr tās pārdisciplīnas un izslēgšana. Šis ir šaus un tāds arī, tas viss pasākums tiek veidots. Es domāju, ka būs baigi labi, baigi interesanti. Un man liekas, ka ideja patiesībā baigi labājies. Man liekas, ka tas ir pirmo reizi kaut kas tāds Latvijā. Un cik man te šodien izdevās pabraukt to mašīnu, es sapratu, ka tas būs baigi labais pasākums. Spožākās motorsporta zvaigznes tiekas aci pret aci superšovā Rockstar Champions Race. Nāc un klātienē noskaidro, kas ir kas Latvijas autosportā. Īsti čempionu duēļi driftā, šosejā un rallycrossā. Jau 27. septembrī Piķernieku stadionā. Sākums 2 dienā. Biļetes var iegādāties Statoil un biļešu servis kasēs. 1000 biļešu tikai par 5 latiem. Rockstar Champions Race.